Čau, mīļie! Man ir jauna video tēma. Es vēlos aprunāties ar jums, nodot informāciju caur sevi jums par darbu, par nodarbošanos. Kāpēc? Tad, kad cilvēks apmostas, tad, kad viņš sāk sevi atcerēties, tad, kad visa uzmanība plus, mīnus sāk nostāties sirds centrā, kur patiešām ir visas atbildes, man uzdod jautājumus, un es redzu arī cilvēkiem, kad šis sistēmas darbs, kur ir no līdz, ir diezgan nepanesams, iztukšojošs, nedod enerģiju, nenotiek pareiza enerģija. Darīsim tā. Es taisīšu acis ciet, lai tas viss notiek plūsmā. Vēl sākumā es gribēju pateikties visām tām brīnišķīgajām, kas teica sev jā naudas pārticības aktivizācijai. Paldies, 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 mīļās. Paldies, paldies, pilnīgi ikvienai. Paldies. Tagad nirstam iekšā, Nirstam iekšā darbā, nirstam iekšā nodarbošanās, pašrealizācija, Viss tas, kas man nāks, es nezinu, kas man nāks. Dzirdiet ļoti viegli, nepieķerieties šai informācijai. Paņemiet tikai un vienīgi to, kas jums atskan, kas atskan sirds centrā. Ja, galvenais, lai notiek kaut kādas atbildes, un ja viņas notiek, es esmu ļoti priecīga un pateicīga. Nepieķerieties tam, ko es nododu. Nevajag tirzāt, nevajag teikt, ka tā nav. Ja? Lai šī klausīšanās ir ar ieguvumiem, lai viņa ir veselīga, lai viņa ir paplašinoša, lai viņa ir izzinoša, lai jūs gūstat atbildes. Par darbu, par nodarbošanos, par cilvēku, kas jau ir jaunajā šajā laika līnijā. Ja? Kā vienmēr vēstījums iesākas ar vizualizāciju, tulkosim viņu. Es viņu tulkošu. Rāda cilvēkus ļoti, ļoti garā rindā. Rāda cilvēkus dažāda auguma, izmēra, vecuma, tāda kā ķēde, kā čūska, bet milzīgi. Viņai nav ne sākuma, ne gala, ne malas. Es neredzu, ka viņa beidzās, bet viņa vijās tā kā uz augšu, es redzu, ar tādu ļoti, ļoti gaišu. Sākumā viņa varbūt iet tā kā tāda astoņniekā man rāda, uz augšu ceļās, tāda kā spirāle, bet pēc tam viņa kā gaismiņas, viņa vienkārši redz, ka viņa tādā tālumā attālinās, tā gaismiņa. Un rokās viņa tur, katrs šis cilvēks, šis tēls, šī enerģija rokās tur, citam man rāda kā lukturi, citam rāda kā grāmatas, citam rāda katram kaut kas cits ir rokās, kas ir tā kā viņa, kas ir viņa pie sirds. Ja? Jo tāpēc, kad šie cilvēki, kas stāv šajā bezgalības zīmē, kas turpinās uz augšu kā portāls, viņi katrs ir savādāks. Katram ir savs šīs dzīves, šīs inkarnācijas mērķis. Ne visiem ir jātais acis. Ne visiem ir jāpamostās, ir jāpaliek arī cilvēkiem, kuri strādā sistēmā, jo tāpēc, ka tādi ir matricas noteikumi. Vairāk skan caur bailēm, kurās tur, un tas tā arī ir, nevajag tam pieķerties. Bet tie cilvēki, kuri sāk sev atcerēties, sāk dzirdēt, kuri pamostas, viņi saprot to, ka šis sistēmas darbs no līdz vairāk nav viņiem. Viņi ir pateicīgi par to. No vienas puses, bet no otras puses piezogās kaut kāda veida skumjas, kad atrodoties kaut kādā darba vietā, un ja tas ir atkārtojoši viens un tas pats, varbūt, ka tur cilvēki nemaz nemainās, tur ir viena tā pati telpa, viena tie paši kolēģi,
visu laiku viens un tas pats. Ja? Kad tu saproti kaut kādā brīdī, kad šajā brīdī, kad tu kaut ko dari, tu varētu darīt kaut ko citu. Un tie ir šie dievišķie pieskārieni, kas tev ienāk iekšā, bet viņi tādi tā kā maziņi ļoti. Viņi pieskarās, tev iedod to impulsu, ja? Tu sadzirdi savu sirds balsi un saproti, ka es varētu tiešām darīt kaut ko citu. Un vēl kas ir, atrodoties šajā sistēmā, arī tiem, kuri vēl nezin, vai viņi ir tā kā jau atcerējušies vai nav, jūs sapratīsiet arī to, tas būs kā rādītājs, šis sistemātiskais darbs, kas ir no līdz, ja? Kad sanāk dažādas novirzes, kad jūs varbūt nepaspējat, kad jūs kavējat, kad jums nesaliekas viss tā, ka tas ir forši, bet arī, ka tajā, kurā jūs esat, atrodaties sistemātiski, kad pēc iespējas jūs mēģiniet redzēt šos ieguvumus, bet ir kaut kāds brīdis, kad tas viss beidzās, jo tas ir kaut kāda veida apmāns pašam cilvēkam pret sevi. Ja? Un ja vēl piezogs kaut kādā brīdī domas, kad varētu apsēsties, varētu pasēdēt, varētu neko nedarīt, ja? Un iespējams pieslēdzās mentāls un pieslēdzās kaut kādu vizualizāciju, un varbūt, ka jūs aiztaisat acis, ja tas ir iespējams, un jums ir šī sajūta, ka iekšā katrā ir šī sajūta, ka es esmu kaut kam citam, es esmu kaut kam vairāk, es varu pienest vairāk, un ir cilvēki šādi, kuri to sevī jūt, bet viņiem ir, man saka, bailes iet ārā no šīs sistēmas, bailes paļauties un bailes uzticēties, tāpēc, ka nav ticības pašiem sev, nav kontakta ar savu sirds centru. Ja? Vēl ko man saka pie šies, pateikšu, kas notiek tad, kad cilvēks, kurš jūt, kad viņš ir priekš vairāk, kad viņš vēl vairāk var realizēt, pienest, sasniegt, izdarīt, bet ja viņš to nedara, ja viņš sēž saslēgts, pats sevi ielicis kaut kādos rāmjos, tāpēc, kad nav atbildes, tāpēc, kad tu neesi sirds centrā, tu sevi nedzirdi un sevi nejūti, vai tu to noliedz, ja? Jo tāpēc, kad ir tas jādara, jo tāpēc, ka šeit skan ļoti daudz, ja? Teļ kā man būtu jāiet, ja? Bet tā nav dzīvošana, tā ir eksistēšana. Tā es turpinu, ko man vēl saka par to, cilvēki paliek ļoti egoistiski. Jūs varat caur šo prātu, caur loģiku, caur egoismu patiešām sasniegt. Ļoti pieliekot un ļoti ieliekot šo piepūli, kas jums nav jāieliek. Cilvēkam ir resurss, un tad, kad viņš to resursu visu izliek, tad, kad viņš nav kontaktā ar savu dievišķo plūsmu, ja, viņam ir tikai cilvēcīgais resurs, un tam ir robežas. Ja. Nav tā, ka viņš ir maksimāli. Tad, kad tas pieslēgts tur, tad visu laiku vienkārši translē, tev iet cauri, visu laiku tevi papildina enerģiju, tāpēc, ka tu esi, un tu klausi savu sirds centru. Ja. Šajā egoismā var izdarīt daudz, tur sanāks ļoti sevi izdzīt. Ļoti sevi sanāks izdzīt, un tas, kas pie tevis atnāks, tu to skatīsies, un tev vispār nebūs nekāda prieka, tev nebūs nekāda gandarījuma, tev nebūs piepildījuma iekšā, kad tas ir tas patiešām, kas ir mans. Es skatos uz to, mēnesis ir pagājis sistēmā, pienāk, piemēram, algas diena, vai kaut kas cits sistemātisks, ko jūs dariet, kas jums tā kā neatsaucās šajā sirds centrā. Pienāk, un tas notiek, jums nav nekāda prieka, jums nav nekādu gandarījuma, jums neatsaucas, tas jums nedod mieru. Un vēl kas, ko man saka, tie līdzekļi ļoti ātri aiziet. Nesaprotamos virzienos, cik ātri viņi atnāk, tik ātri viņi aiziet. Viss, viņu nav. Un atkal cilvēks ieiet iekšā tādā prātā, un saka ļoti daudzi, un atkal maksimāli plēš no sevis ārā šo te cilvēcīgo jaudu, kas viņa ir plašāka, viņa ir mazāka, ļoti individuāli, ja? Bet ja vēl nav kaut kāda veida disciplīna, kad jūs nedzirdiet sevi,
kad jūs nesat kontaktā ar savu ķermeni, man saka, ja? Kad nav kaut kādas disciplīnas attiecībā pret savu ķermeni, kad ir iespējams kaut kādas atkarības vai kaut kas, kur jūs vēl vairāk šo te mazo dzīvības enerģiju, kas ir cilvēkā iekšā, mani ved šajā tematā, es arī to nodošu, kur aizdīs, es nezinu. Kad viņš tērē vēl iespējams kaut kādām atkarībām, kaut kam, kas vēl vairāk atņem šo te dzīvības enerģiju un kur tu paliec tukšs, enerģētiski tukšs, neapmierināts, nepiepildīts. Tu nezini, ko tu gribi. Tu esi dusmīgs, tu ej iekšā destruktīvā un man saka, ļoti daudz atkrīt atpakaļ. Atkrīt atpakaļ, ir kāpuši, gājuši pretī savam sirds centram, darījuši, realizējuši, caur šo piepildījumu, caur motivāciju savu iekšējo, caur šo dievišķo plūsmu. Un pēc tam ir tā, ka notiek kaut kāds, tas ir bailes, tās ir prāta bailes, un saka, tāds atkritiens atpakaļ, kas notiek cilvēkiem, kuri iespējams nekad nav strādājuši sistēmā, vienmēr ir strādājuši pie sevis, kaut kādā savā radošumā, izpildot vai iet uz to, ja, un atkal atkrīt atpakaļ, un viņas matrica bailes ir atpakaļ kaut kādā sistēmā. Ja? Tāpēc, kad viņiem tas ir kā muskulis, es arī atkārtošos šajā vēstījumā, ko man nodod, cik ļoti svarīgi ir tā kā nonākt šajā kontaktā lēnām, mierīgi ar sevi, kad tu sāc paļauties ļoti, un kad tu sāc ticēt un uzticēties, ka tevi ved. Caur tevi ved. Caur tevi rada. Tu radi caur sevi, bet tu to vari izdarīt tikai un vienīgi tad, kad tu esi savā sirds centrā. Kad tu izvēlies sevi. Lai nonāktu savā sirds centrā, man saka, cilvēkam ir jābūt kaut vai mazu brītiņu savā iekšējā klusumā. Tas ir klusums, tā ir daba, man riņķi apkārt rāda, daba, kas dod ļoti daudz atbildes. Tas ir tavs ķermenis, tā ir kaut kāda veida disciplīna, kad tu sev pabaro, ne tikai fiziski, bet arī garīgi tu sevi pabaro. Esot šajā dievišķajā plūsmā, tu pieslēdz elpas, tu pieslēdz vizualizācijas, tu aiztaisi acis ciet, tu ej meditācijās iekšā, tu uzpildies. Sākumā to es arī pati darīju ar acīm ciet, tagad jau tas notiek ar acīm vaļā, jo es visu laiku esmu pieslēgta šai dievišķajai plūsmai. Tas ir jādara. Vēl, ko man saka, lai nonāktu šajā sirds centrā ar roku, cilvēki dara kaut ko ar rokām. Ja? Tas ir kaut ko veidot, kaut ko zīmēt, glaznot, krāsot, veidot, skicēt, nezinu, kaut kas, adīt, radīt kaut ko ļoti skaistu, katram ļoti individuāli. Šis process, kur ir iesaistītas rokas, ja? Iespējams, tas ir kaut kāds hobijs, kas atsaucās, kaut kas, kas bērnībā patika, ko darīt. Tur, kur spīd acis, tur, kur kaut ko darot, laiks ļoti paskrien, ja? Tur nav laika. Tu esi iekšā šodien, te un tagadnes brīdī, un tu ļoti dod daudz sev. Tu dod ļoti daudz sev savam iekšējiem mazajam bērnam, kuru ir ļoti svarīgi šodien dzirdēt, radot. Tur, kur ir pieslēgtas rokas, ja? Balss centrs. Tu droši izsaki to. Man saka, droši var radīt šīs te platformas, kurās tu izsaki, kurās tu dalies, kurās tu pienes informāciju, bet nevis informāciju, kura ir kaut kur paņemta, bet to, kas vienkārši no tevis nāk. Jo tas būs īstāk, jo tas būs patiesāk, jo tas būs caur tavu prizmu, caur tavu pieredzi. Tieši šajā, kāds katrs ir savā tajā autentiskumā, īsts, patiess un dzīvs, tieši tās ir tās pievilcīgais, tieši tas ir tas magnētiskais. Ja?
kāpēc izvēlas tevi. Un ne tikai izvēlas to, ko tu dod, ko tu dosi, ko tu radi, ko tu pienes, bet izvēlas tavu enerģiju. Enerģiju izvēlas, ja? Lai nonāktu līdz tam brīdim, kā es šeit sēžu un es brīvi pienesu, un iespējams tu dalies ar kaut ko citu, kas tev interesē, kas ir tevis paša pieredzēts, ko tu gribi pienest, kā kaut kādas iespējas, kā kaut kādu labumu, kā kaut ko, kas paplašina citiem cilvēkiem apziņu, redzamību, ja? Dod iespējas noticēt sev, paļauties uz sevi, paļauties uz to, ka tas, ko tu radi, ir ilgtspējībā nepieciešams. Ja? Tas ir izaicinājums, bet tas uz priekšu man saka, notiek vai notiks ar visām šīm dvēselēm, kas jau atrodas šajā jaunajā laika līnijā, tāpēc, ka jūs nespēsiet izturēt, jūs nespēsiet iet uz šo sistēmas darbu, jums būs par maz, jums nepietiks tas. Tā ir matricas programma šeit uz zemes cilvēkiem turēt viņu kaut kāda veida bailēs, kas kā programmas, kā tāds paketīts ir galvā, prātā, ja? Viņas vienkārši nāk kopā ar mums. Šeit ir šāda enerģija. Bet ja tu caur viņu atverot savu sirds centru pēdiņās, izlauzies ērā, tikai esot šeit, tikai ejot savus dvēseles ceļu, nevis atpakaļ krītot, nevis degradējot, nevis krītot iekšā kaut kādās atkarībās un klausoties tumsas pavadību, kas neko nedod, šo destruktīvu, kas plosa, kas ārda. Ja? Tur nav resursa, un tur nekad arī nebūs resursa. Bet atverot savu sirds centru, balansējot prātu ar sirds centru, ka tu brīvi vari izteikties, ka tu brīvi vari pienest, komunicēt, dot, dalīties, stāstīt par ko tu dari, ko tu radi. Kāpēc tas ir forši? Satiec savējos, jūs apmainaties ar enerģiju, tur rodas ļoti daudz idejas, motivācijas, iedvesmas. Šādi sājot, sanākot kopā savējiem, rodas ļoti efektīgi projekti, kas dod, kas paplašina, kur ir brīva šī enerģijas plūsma, kur gribas celties, kur gribas iet, kur gribas pieredzēt, kur gribas radīt, kur gribas turpināt, kur gribas sevi dzirdēt, kur gribas rakstīt. Rakstīt man arī vēl es nepieminēju rakstīšanu, man saka, klusumā rakstīt to, kas nāk plūsmā caur tevi. Tāpatās tu rakstīs tikai to, kas tevī ir iekšā. Ja tur ir konstruktīvs tevī, tavā enerģijas režģī, ir konstruktīvs, tas būs konstruktīvi. Ja tur ir iekšā kaut kāda veida sāpes un bailes, tur būs ārā izrakstīts viss tas, bet nevajag tam pieķerties, man saka. Ir jāizraksta, jāizrunā, jādalās, jāatverās, jākomunicē, jāiet iekšā kaut kāda veida prāta šajās bailēs, kas saka, tev nesanāks, tev neizdosies, nemaz nemēģini, tas vispār nav interesanti, ko tu pienes, tas nav nevienam vajadzīgs, tur skanēs šis, ja? Tāpēc, ka šeit vietā, kur mēs atrodamies uz zemes, viņai nav vajadzīgi cilvēki, kas ceļas augstāk, kas izzina, kas pienes, kas atver vēl vairāk un vairāk šos prātus un sirsniņas. Zemē matricē tas nav vajadzīgs. Ja? Viņai vajadzīgs ir, lai tu esi paklausīgs, lai tu pildi savus pienākumus, lai tu esi nolīdz, lai tu nekvekšķi, lai tu esi ļoti, ļoti paklausīgs un domā par visiem citiem, izņemot sevi. Ja? Tur ir ļoti lieli noteikumi, sadalījumi, kā tev ir jābūt un ka tev taču ir viss. Par ko tu čīksti? Tev taču ir viss. Paskaties riņķī sev apkārt. Nu, tev taču ir viss. Bet tas viss, kas ir riņķī apkārt, tas nedod pilnīgi nekādu piepildījumu. Ja? Cik daudz tāda ir droši? Droši sev atzīstaties, droši pasakiet sev to un nebaidieties. Atrodiet savējos cilvēkus, ar tiem, kuriem saskan. Iedvesmojieties,
motivējiet viens otru, dalieties ar savu pieredzi, dalieties ar jebko, kas jums ir svarīgi. Jūs neziniet, kurā brīdī arī man tagad šo pienesot un stāstot, kādam notiek kaut kādas atbildes, kādam notiek kaut kāds āķīts, kaut kāds pavadiens, kas viņam dod iedvesmu un motivāciju. Tāpēc mēs esam viens otram. Šādi pievilksies tie cilvēki, ar kuriem iedarbojoties. Tu neesi viens, tu neej viens, tev tam ir jānotic. Tu neesi šeit viens, tā ir upura lomas destruktīva prāta programma, kas šodien vairs nav aktuāla. Tev ir jākāpj ārā no šīs lomas. Tas vairs nav vajadzīgs. Viņa vienmēr turēs tevi sakrampētu un neļaus tev iet tavs dvēseles ceļu un neļaus pieredzēt to, ko tu iekšā kā cilvēks sajūta, ka tu esi kam vairāk. Un es zinu, un mani cilvēki ir dalījušies, ka viņiem ir iekšā šī sajūta, kad viņi var vairāk, ka viņi zina vairāk, ka viņi grib vairāk pieredzēt, bet viņi nezin kur. Apkārtējie egregori, caur kuriem jūs izzināsiet, kas jums ir jādara, viņi ir ļoti vērtīgi. Es viņus nenoliedzu, bet kamēr jūs nenonāksiet savā sirds centrā, kamēr jūs nesāksiet sevi caur klusumu dzirdēt, kamēr jūs neatvērsiet visas tās prāta programmas, kas jūs kavē, jūs nespēsiet realizēt, jūs nespēsiet radīt savu realitāti kopā ar savējiem. Es domāju, ka šis bija ļoti, ļoti vērtīgs vēstījums. Man saka, kad jūs esat vienkārši unikāli. Man saka, ka man ir tēma, kur man ir jāpaplašina, un iespējams, ka tas ir jau nākošais enerģētiskais kurs, kā iedvesma, kā motivācija cilvēka pašrealizācijai, kurā iekšā man saka, ir gan tēma par bailēm, par pašvērtību, par to, kā nonākt šajā sirds centrā, kā nonullēt šīs prāta programmas, darot, radot, un saka arī ar kaut kādiem mājas darbiem, kur būs jārunā, kur būs jāraksta. Paldies! Mēs to darīsim. Pareizi. Es to darīšu, un es ticu, kad jūs teiksiet tam jā. Mīļie, es gribu teikt, man gribas raudāt, tad, kad jūs ejat savas dvēseles ceļu, tur ir ļoti daudz bailes, bet ejot šajās bailēs, atverās patiešām ļoti daudz durvis. Jums vienkārši tam ir jānotic. Es esmu piemērs tam. Patiešām ļoti daudz durvis atverās, iespējas atverās. Sevi dzirdot, esot šajā dievišķajā plūsmā, savā iekšējā klusumā, kur notiek ļoti daudz atbildes, kur tev vienkārši dod, lai tu caur sevi pienestu, un lai tu caur sevi realizētu, un tas ir tik ļoti vērtīgi, tāpēc ja tas atsauksies, es nezinu, kad tas būs, tas notika tikai tagad, šajā vēstījumā, sakiet sev jā, un ja es vēl atskatos tagad un pieminu vēl šajā reizē gan to, cik ļoti šī te dzimtas dāvana man, kad es caur pirmo enerģētisko kursu ļoti daudz mēs dziedinājām, un es to arī dzirdu no tām visām meitenēm, cik ļoti
katra nostājās savā sievietes lomā sākotnēji caur šīm te sajūtām otrajā enerģētiskajā kursā, cik tālāk uz priekšu man saka, kad šīs tā pilnības sajūta, ko jūs sajūtat kā sievietes, ka caur viņu ir jāsāk pašrealizēties. Es domāju, ka mēs to darīsim kopā. Tas būs ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Tur radīsies, tur dzims ļoti daudz mērķi, iespējas, procesi dažādi, ļoti skaisti. Man jau skicē. Es beigšu šo ierakstu. Paldies! Es ticu, ka tas noderēja, kad es atbildēju uz jautājumiem par darbu, par nodarbošanos. Tiekamies nākošajos vēstījumos.